Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt par to skatītāji tā, šobrīd atrodamies Ķīpsalā. Redzēs, kas šeit mums būs. Kā parasti skaistas krūzītes un dažādi, laikam, eksotiskāki enerģijas dzērieni. Ar choreogrāfiju. Tas pasākums, ja? Ne tikai pasākums, bet arī pats tas choreogrāfs ieradies no Dienvidkorejas. Šeit var redzēt sienu, kur katrs var kaut ko ierakstīt. Jā. Wow. Paņemsim arī mēs ierakstīsim. We can enter together. 恋なのかな? Tikko mēs atradāmies zālē, kur bija arī K-popa skatuve. Tagad dosimies uz cosplay skatuvi. Mani var redzēt? Var redzēt, jā. Yes. Redzēs, kas tur būs. Normāli cilvēki dejo, danso, viss forši, viss notiek, jā, viss ļoti jauki. Dosimies mēs tālāk, redzēsim, ātri izskatīsim, kas šeit ir. Šeit bija saldējums. Diezgan normāls. Samaksāja 3 eiro pa vienu saldējumu, kopā 2 saldējumi 6 eiro. Šeit ir fotostūrītes. Katrs var... Tas ir jauns. Jā, iepriekšējos gadus nebija, kādas tur bija cenas. Šitā? Jā. Man liekas, ka nē. Nu, ja var pamaksu, tad jebkurš 2 eiro un 10 eiro. Tur man liekas, ka kaut ko ar mākslīgo intelektu tev uztaisa regulāri smukāks izskatās un tā. Bet nē. Tas gan būtu muļķīgi, ka tikai dalībniekiem. Nē, es domāju, ka es gribu. Bet, foršāk, protams, ja tev ir kostum. Surītis ir jauns. Jā. Neredzēts. Šeit mierīgi atpūšās. Tas jaukais Pikachu maksā 30 eiro. Pieklājīga cena. Man liekas, ka mums jāiet uz cosplay, jo viņš līdz 5, līdz ar to mēs daudz neko neredzēsim. Bet, protams, daudz kas ir te. Tas ir pa vecam. Jā. Smaidījies. Ot, es nezinu, vai šis bija plaukts šeit vai nebija. Nu, viss paliek dārgāk par šito laiku. Kas pa zobeniem? Jo! Koka zobens 30 eiro. Bet no putu zobens 25. Tātad lētāk ir ņemt putu zobeni. Tā. Labi, ātri aiziesim, paskatīsimies datorspēles un tad dosimies uz cosplay, kas tur tālāk notiek, lai viss ir tā. Nu, nezinu, ko. Cenas, teiksim tā, kož. Tā kā ātri apskatīsimies, šeit ir retro spēles. Ir dažādi Counter-Strike un vecākas spēles, jaunākas. Te jau kaut kas modernāks. Jā, Counter-Strike un tur, man liekas, Red Alert arī spēlē. Quake spēlē. Šādi bija pagājuši, kad bija šajā vietā. Jā.
Jā, nu tagad. Nē, bet vienu gadu bija arī šeit stūrītī kaut kas. Varbūt pagājuši. Unicorns un Wintercorns man jūg visu laiku viņš jau. Rakstīts bezmaksas bildes, nu diezgan tā forši. Tur gan par to slaveno balss aktieri. Nē, nu pieklājīgas cenas. Es nezinu, vai viņš vispār atbrauc ar honorāru, varbūt viņš šādi arī to honorāru nopelna. Dosimies skatīties, kas tur vēl ir palicis no cosplayiem. For those who are. Today she is made it to Unicon 2025 on her journey. Wilds, track behavior, and keep you one step ahead of the things waiting out there. Wait, do you hear that noise? It's a magnificent creature, but we can't let it bring the show to a halt. Hunters, prepare yourselves. I've seen enough. Whatever's out there isn't backing down. I authorize the hunt. Pagaidām jau neko tādu nebūs. Tā, šeit ir dažādas uzlīmītas. Viss foršs. Visur. Katrā vietā ir kaut kādas atlaidītas. Šeit, piemēram, šīm. 5 eiro. Jā. Dodamies uz K-pop zāli. Viss jau ir pa lielam jau no cosplayiem beidzies, bet šo to vēl varēja paskatīties. Šo to varēja redzēt. Nu, tā jau normāls pasākums var tā uz pāris stundiņām ienākt, apskatīties. Rinda uz toleti. Dāmām pieklājīga. Visādi brīnumi, cik viņi maksā. Mini moči 5 eiro. Šitādi pagašot. One day. Nu ko, priekš mums pasākums jau ir beidzies. Viss bija forši. Jā, viss bija forši, jauki. Kā katru gadu. Jā, kaut kas bija redzēts, kaut kas ne, bet tā jau forši. Tagad jāgaida līdz ziemai, līdz Wintercon. Un tad jau vēl kaut kas notiksies. Bet tā, viss kā parasti, viss mierīgi, forši. Šeit vēl tādas mīkstās rotaļlietas, mazas, lielas, kāmīši arī. Cenas gan pieklājīgi. 30 eiro, 18, 12 ārprāts.
Milzonīgs paldies, ka skatījies šo video. Ar jums kopā bija Edgars. Uz drīzu tikšanos!